Likumi, kurus katram jāzina. Tu neesi papīrs, tu esi dzīves cilvēks. Taču jau no dzimšanas brīža sistēma tevi nereģistrē kā dzīvu būtni, bet izveido juridisku personu, dokumentu ar tavu vārdu, dzimšanas datiem un personas kodu. Šī persona tiek uzskatīta par valsts īpašumu, tiek aplikta ar nodokļiem un izmantota kā komerciāls objekts starptautiskajā sistēmā. Tavs vārds dokumentos parasti ir lielajiem burtiem. Tu kļūsti par preci vai vienību globālajā šēmā. Tā nav sazvērestība, tā ir juridiska struktūra, kas balstās uz klusējošu piekrišanu un neziņu. Jaundzimušajām uzreiz paņem asins paraugu un pēdas nospiedumu. Asinis satur tavu DNS, tavu unikālo bioloģisko kodu. Pēdas nospiedums ir tavs pirmais paraksts. Šie dati kopā ar dzimšanas apliecību kalpo kā identifikācija un piesaisti sistēmai. Tos var izmantot juridiskai kontrolei, biometriskai uzraudzībai un komerciāliem nolūkiem. Tavs dzīvības paraksts tiek paņemts bez tavas patiesas piekrišanas. Oficiāli asins tests HealPrick ir domāts slimību skrīningam, taču galvenais ir tas, ka tu jau no pirmās dienas esi sasaistīts ar sistēmu. Viss, kas tevi turpmāk dzīvē skar – darbs, nodokļi, bankas konts, kredīti, apdrošināšana, pat balsstiesības – notiek caur šo personu. Kad paraksti dokumentus kā persona, tu apstiprini juridisko fikciju. Sistēma balstās uz dokumentiem, līgumiem, noteikumiem, uz likumiem, kas izveidoti tā, lai cilvēks būtu pārvaldāms, nevis brīvs. Šo sistēmu uztur melnās struktūras, dziļā valsts, juridiskā elite, korporatokrātija, starptautiskās organizācijas, slepenās biedrības, finanšu vara un lielie uzņēmumi, kas patiesībā stāv pāri valdībām. Viss tiek darīts caur likumiem, kas padara cilvēku par resursu vai produktu. Pat valstis pašas reģistrētas kā uzņēmumi, un cilvēks ir tikai persona šajā globālajā tīklā. Tie, kas vada pasauli, dara to nevis ar spēku, bet ar juridisku varu, ar likumiem, noteikumiem un līgumiem, ko cilvēki klusējot pieņem paši to neapzinoties. Tu kļūsti par sistēmas vergu, nezinot, ka tas notiek, atdodot savu identitāti un brīvību parakstu pēc paraksta pakāpeniski. Sistēma pastāv tikai tik ilgi, kamēr tu tai klusējot piekrīt un nepievērš uzmanību, kas slēpjas aiz dokumentiem, asins paraugiem un nospiedumiem. Atceries, tu neesi numurs vai papīrs. Tu esi cilvēks. Tikai tu vari izprast šo mehānismu un atteikties dzīvot kā juridisks vergs.